Sestdienas vakarā koncertzālē Sapņu fabrika noslēdzās LNT pozitīvākais projekts Latvijas zelta talanti. Uz krāšņās skatuves kāpa 6 unikāli un talantīgi finālisti. Žūrija un skatītāji sīvā cīņā izlēma, ka Latvijas zelta talanta 2010 titulu un lielo naudas balvu 5000 eiro no LNT ir pelnījuši saņemt pozitīvie, draudzīgie un atlētiskie puiši no Latvijas ielu vingrošanas biedrības. Pārsteigums un prieks par uzvaru puišu acīs mirdzēja visa vakara garumā. Tas, par ko mēs cīnījāmies, kam mēs ticējām paši un par ko mēs cerējām, tas viss ir piepildījies un pateicoties cilvēkiem, jo tas viņu atbalsts mums patiesībā bija pats svarīgākais. Mēs reāli gadu, bez jebkāda atbalsta, esam tik daudz cilvēkus motivējuši, izdarījuši tik daudz labus darbus. Un es nezinu, tie ir svētki mums, nedēļ šīs balvas. Bet dēļ tā, ka tiešām mēs uztaisījām puikām svētkus, par to mums ir nenormālākais prieks. Viņiem būs laukums, mēs brauksim pie viņiem ciemos un mēs motivēsim vēl ļoti daudz tādus jauniešus. Un es nezinu, tiešām es jūtos ļoti laimīgs par to, ka cilvēki mūsos tic un dod mums vēl iespēju darīt daudz vairāk un darīt daudz labu. Ziniet, mēs pieredzējām, pazaudēju balsu, ka šis te muskuļi, tas nav tikai spēks, tas ir mūsu vienotība. Mēs pieredzējām, mēs izcinījām par šo gadu, ko mēs strādājam, mēs izcinījām godu džekiem no Valmieras, džekiem, uzstāties un parādīt. Un tas, es tagad sapratu, kas ir sociāls darbs, un tas ir galvenais, ka mēs esam kā ģimene, mēs esam ģimene. Konkursa otrajā daļā katrs no talantīgajiem finālistiem uzstājās kopā ar kādu no Latvijā jau zināmiem profesionāļiem savā jomā. Bet ielu vingrotāji bija sagatavojuši priekšnesumu kopā ar puišiem no Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātu vidusskolas. Skolotāji uzaicina puiši, lai atbrauc pie mums skolā Valmierā, lai viņš parādīja visādi triku. Mums tāds sajūta, ka mums bija iepatīkāk, tāpēc mēs mēģinājām arī kaut ko visu var sadarboties, ar visu trikus, trenēties visādi. Mēs esam ļoti priecīgi, ka tiešām kādas slavenības mūs ir ievērojušas un ka mums ar viņiem izveidojusies sadarbība. Mums šī sadarbība ar ielu vingrotājiem dod spēku ne tikai fiziski, bet arī garīgi. Mēs beidzot varam lepoties arī ar sevi, ka varējām šeit uzstāties kopā ar ielu vingrotājiem. Mums tāds sajūta bija tā vispār. Man bija apbrīnojums, kā es savu draugu, ko varam kopā viens otru. Parādīja trikus, visādi man bija ļoti interesanti. Tāpēc atbraukšu ielu, jo es lepojos ar saviem draugiem ielu vingrošana. Talantīgajiem puišiem jau pilnas galvas ar radošām un interesantām idejām, kā popularizēt arī turpmāk veselīgu dzīvesveidu. Un viņi visi atzīst, ka vērtīgā naudas balva būs milzīgs atbalsts, lai īstenotu savas ieceres. Mums īstenībā pat nekāds mērķis nav jāliek. Mērķi nāk paši pa sevi. Mums zvan no visām lauku skolām, internātu skolām, mūs aicina, mums ir ļoti daudz pasākumu, ko mēs gribam saorganizēt, tik daudz, ko labi izdarīt. Obligāti pirmais darbs, ko mēs izdarīsim, būs mācību video, lai visās Latvijas vietās var puiši redzēt, kā var vingrot mājās, kā var vingrot dažādos apstākļos, un darbs, šie zelta talanti, viņi, kā jau mēs minējām, dod tikai papildus atbalstu no cilvēkiem, bet darbs ne uz mirkli nav apstājies un ne uz mirkli neapstāsies. Mums ir ļoti daudz gan plānu, gan darbu, kas notiktos pat arī pilnīgi un absolūti neatkarīgi no tā, vai mēs šodien vinētu vai nē. Mēs patiešām jau tulīt pat būvēsim Grīziņkalnā pirmo oficiālo ielu vingrošanas parku. Tāpat Valmierā puikām būs vingrošanas parks. Mēs darīsim to, kas mums patiesībā ir jādara. Mēs esam sarunājuši, ka viņi par daļu naudu mums uzstādīs jaunus tieņus, lai mēs beidzot varam vingrot. Jo mums tie vecie, viņi galīgi šobrīd nav lietojami. Un tā kā mums arī nav sporta zāles, kas ir ļoti liels mīnus, šie tieņi vismaz būs kaut kas, kur puiši varēs arī attīstīt savu fizisko spēku. Mēs arī turpmāk noteikti vingrosim, un galvenais, ka mums tagad būs jaunas tieņi un uz tiem varēsim trenēties. Viņu tas mērķis ir ārkārtīgi cēls un ļoti labs, un man tiešām jāpiekrīt ir, kad ne jau mēs varbūt tās tiešām publiki novērtēja to, ko katrs no viņiem var izdarīt šī vingrošanas tieņa, bet viņu aktivitātes vektors, uz ko tas viss iet, un tas ir tiešām cēli, un ir malačs puikas, un es pilnīgi piekrītu. Es zinu, ka tā naudiņa viss līdz pēdējiem santīmam aizies tiešām labdarībā.
Nu, mēs vienu dienu pēc mēģinājuma kopā braucām ar autobusu uz mājām, bija diezgan vēls jau pēc visiem darbiem un sēdējām, un arī tad bez mazliet ar asarām acīs secinājām, ka ielu vingrošana mūsu visus ir vienojusi. Šeit ir krievu puikas, šeit latviešu puikas, visi nedala vairs ne valodu, ne vecumu, ne dzimumu. Sociālo statusu nekādu. Mums vingro advokāti, politiķi un puikas, kas ir iznākuši no mazgadīgo ieslodzījumiem. Mēs visi kopā nākam un esam radījuši tik draudzīgu atmosfēru, kad visi savā starpā ir goda lieta izpalīdzēt, cienīt vienam otru, un mēs vienkārši to esam izdarījuši ļoti veselīgi. Mēs visi sākam, ka ielu vingrošana tas kļūst par nacionālu sportu. Mēs pierādīsim, ka Latvija ir reāli sportiski spēcīgi džeki. Jūs redzēsiet, ka visi Latvijas sportos, jā. Šī projekta laikā visi talantīgie, unikālie un pārsteidzošie dalībnieki pierādīja to, ka Latvija ir talantu zeme, un Latvija noteikti ar viņiem visiem vēl varēs lepoties. Agnese Rozenbauma, Valdis Auzāns, Tautas balss.